Dīvaini, bet raksturīgi. LPV partija vispirms ierosina samazināt PVN zīdaiņu un bērnu pārtikai uz 5%, tad pēkšņi uz 12%, lai gan Latvijā jau šobrīd ir spēkā 12%, un beigās tomēr atgriežas pie sākotnējā 5%. Šāda svārstības nav politiska elastība, tā ir neizlēmība, tā ir nekompetence, kas parādās brīdī, kad priekšlikums nav balstīts ne datos, ne izpratnē, bet tikai vēlēšanās izskatīties aktīviem. Latvieši saka, ja jau kazē nav piena, tad nav. Bet te nē, te ļoti gribas parunāt, ļoti gribas radīt iespaidu, ka tiek darīts kas liels, pat ja saturs ir tukšs. Un Saeimas prezidijas ierosina deputātu Viktorijas Pleškānes, Jeļenas Kļaviņas, Edmunda Ziltiņa, Ričarda Šlesera un Mārča Jensīša iesniegto likumprojektu grozījumu pievienotās vērtības nodokļa likumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par ir pieteikusies runāt deputāte Viktorija Pleškāne. Godātie Saeimas vadītāji, labdien! Godātie kolēģi, tikai pirms pašas dienā televīzijas raidījuma Panorāma Re, rīta panorāmā, mēs visi dzirdējam ļoti skaistus, cerīgus un sociāli atbildīgus vārdus. Ekonomikas ministrs Viktors Valēns kungs publiski paziņoja, ka valdība plāno un vēlās paplašināt to pārtikas preču loku, kuram tiek piemērots samazināt PVN likmi. Pareizi. Ministra kungs televīzija ekrānos runāja par to, ka pašreizējais samazinājums PVN ir tikai sākums, tikai pilotprojekts un ka ir jādodas tālāk. Tā ministra kunga vārdi. Ziniet, kolēģi, no valdošas koalīcijas mēs opozīcija ne tikai uzmanīgi klausamies, ko jūs solat Latvijas sabiedrībai. Mēs esam gatavi jums palīdzēt šos solījumus arī pildīt. Mēs šodien piedāvājam jums unikālu iespēju beidzot pāriet no vārdiem pie reālajiem darbiem un parādīt, ka televīzijas studija teikts nebija tikai kārtēji tukšie politiskie solījumi pirms vēlēšanām. Mūsu iesniegtais likumprojekts grozījuma pievienotās vērtības nodokļa likuma paredz noteikti samazināt PVN likmi 5% apmēra zīdaiņu un mazu bērnu uztura produktiem, kas paredzēti bērniem līdz 3 gadu vecumam. 3-gadīgam bērnam ir jāēd gaļa un dārzeņi, nevis zīdaiņu pārtika. Es zinu, ko daži no jums tūlīt teiks vai domā savus kabinetos. Jūs teiksiet, ka koalīcija nesen jau vienojas par 12% PVN likmi noteiktam pārtikas grupām. Jūs teiksiet, ka budžeta nav naudas, ka jāgaida kārtējas darba grupas vai ministriju atzinumi. Bet es gribu jums jautāt, vai tiešām jūsu pašu vismazākie bērni ir tā grupa, uz kuras rēķina mēs spēlēsim politiskās spēles? Vai tiešām zīdaiņu pārtika ir tā prece, kurai mēs žēlosim nodokļu atvieglojumus? Kam ir jaunās ģimenes katru dienu veikalos piedzīvo šoku, skatoties uz cenām? Mēs tikšanās reizēs un es tikšanās reizēs ar vēlētājiem man regulāri nāk klāt jaunie vecāki, mamiņas, vecmāmiņas, kuri audzina bērnus un kuras izjūt katru eiro centu, ko apēt pēdējo gadu milzīga inflācija. Kā var tā maldināt iedzīvotājus? Tak izpēti pirms runā. Kā redzams attēlā, Latvijā vidējais inflācijas līmenis aplūkotajos gados ir zemāks nekā Igaunijā un Lietuvā. Taču tas ir augstāks par Eiropas Savienības vidējo inflācijas līmeni aplūkotajos gados. To par milzīgu es nesauktu, ja salīdzinu Covid gadu inflācijas līmeni. Un viņas stāsta lietas, par kuram mums šeit Saeimā zālē vajadzētu vienkārši nosaukt. Cilvēki šodien ceļo, viņi brauc uz Poliju, viņi brauc uz Vāciju. Pleškānes kundze, ja viņi var ceļot uz Poliju un Vāciju, tad viņi var atļauties nopirkt bērnu pārtiku ar 20% PVN. Viņi redz elementāru realitāti.
Tur specializēti zidaiņu maisījuma, bērnu pārtika un preces maksā ievērojami lētāk nekā pie mums Latvijā. Es izpētīju interneta veikalu cenas Vācijā un Polijā aptumilu produktiem, lai salīdzinātu tās, un Pleškānes teiktais neapstiprinājās. Māmiņas, vecmāmiņas, kur ceļo, man tieši acīs jautā, Pleškānes kundze, kāpēc mūsu valsti nemil savus bērnus? Kāpēc Latvija nemil savas jaunas ģimenes? Ja kaimiņos vai Eiropa valsts spēj palīdzēt, bet pie mums bērna paēdināšana kļūst par greznību. Ko man viņiem atbildēt? Kā mums ir jāskaidro, ka tas ir kartējs papīrs, vai te ir tukša spēle, vai tas ir tukšas muldēšanas panorāmā, rīta panorāmā. Bet zidaiņu un mazu bērnu uzturs nav vienkārši kaut kāda pārtika. Paldies! Paldies! Viens ir runājis par, pret, neviens nav pieteicies, vai deputātiem ir iebildumi par nodošanu komisijai. Es saprotu, tiek prasīts balsojums, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu pievienotās vērtības nodokļu likumā nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 19, pret 13, atturas 52. Likumprojekts komisijai nav nodots.